Izdevniecība dienas biznesa sadarbībā ar Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju 2016. gada 25. februārī organizēja enerģētikas nozares fórumu Ceļā uz ilgspējīgu energoapgādi Latvijā, kura galvenais mērķis bija atskatīties uz sasniegto 2015. gadā caur aktuālo notikumu prizmu, kā arī apkopot tuvākā laikā svarīgākās izmaiņas, kas būtiski ietekmēs Latvijas enerģētikas nozari un Latvijas industriālos patērētājus kopumā, skarot to konkurētspēju. Kā viena no pēdējā laika aktuālajām izmaiņām ir valsts prezidenta izsludinātie grozījumi enerģētikas likumā par gāzes tirgus atvēršanu un energokompānijas Latvijas gāzes sadalīšanu. Pēc 3. aprīļa 17. gada būs brīvais tirgus, un mums jābūt tajā gataviem vispēlēt pēc tiem noteikumiem, kādi ir, tas ir pilnīgi skaidrs. Un arī spēt aizstāvēt tomēr Latvijas intereses. Nevis tikai rūpēties, teiksim, par kādiem citiem tirgus politiskiem dalībniekiem. Latvijas gāze atbalsta dabas gāzes tirgus atvēršanu līdz ar privatizācijas nosacījumu izbeigšanos 2017. gada 3. aprīlī un aktīvi šim procesam gatavojās. Tomēr ekonomikas ministrijas pieņemtie enerģētikas likuma grozījumi paredz faktisku dabas gāzes tirgus atvēršanu pirms šī termiņa, pārkāpjot līdz 2017. gada 3. aprīlim pastāvošās Latvijas gāzes ekskluzīvās dabas gāzes tirdzniecības tiesības Latvijā. Un ja runājam par Latvijas gāzes tirgu, tad, protams, viņš jau šobrīd nav atvērts. Par to vēl šobrīd ir daudz debats, nesos to, ka ir dažādi likumi un noteikumi pieņemti. Bet tajā pašā laikā trešo pušu pieeja ir nodrošināta pārvades sistēmai. Mēs gribētu teikt, ka Latvijas gāze atbalsta tirgus liberalizāciju, nesos uz to, ka kāds mēģina to pasniegt nedaudz savādāk. Bet šajā gadījumā mēs cīnīsimies, lai visās 3 Baltijas valstīs visiem tirgus spēlētājiem būtu vienādi nosacījumi, un lai tiešām tas būtu brīvs tirgus. Pretējā gadījumā, protams, mums ir tiesības savas intereses aizstāvēt, un mēs arī par viņām cīnīsimies. Bet valdības aicinātu šai lietai pievērst nopietnu uzmanību un tomēr nodrošināt politiskā līmenī, lai šīs deformācijas Baltijas reģionā, ja viņas nevar pārtraukt, tad lai tur tiktu ievērtētas pilnīgi arī visas Latvijas intereses. Nevis dažu brīdi manis sajūta kā jaunam Latvijas gāzes vadītājam, ka valdība strādā uz Lietuvu, nevis uz Latvijas nacionālo kompāniju, kas pie tam ir pirmā desmitnieka nodokļu maksātājs šajā valstī. Akciju sabiedrības Latvijas gāzes sadalīšanas nosacījumi viennozīmīgi pārkāpj Latvijas gāzes akcionāru līgumu, par ko tie ir neapmierināti, it īpaši lielās steigas un īso termiņu dēļ. Mēs arī uzstādām sev jautājumu, prasām visiem, kamdēļ tā steiga. Neviens īsti nezinu, runā par kaut kādiem tādiem iedomājumiem jautājumiem, bet tā pa īsti neviens nezin, kāpēc tas tā notiek. Bet būtībā tas notiek tā, ka vienkārši tāds politiskais risinājums prom no Krievijas, prom no Latvijas, prom no Krievu gāzes, un tad jau redzēsim, kā tālāk būs. Apmēram tā. Es tā skatos, ka tas Krievijā ārā, tāds prom no Krievu saucamās adats, un uz to cilvēku profilējās, jo redziet, man tā grūti, protams, pateikt, tā varbūt arī nedrīkstēt teikt, bet gan ministri, gan mūsu deputāti nesevišķi iezinās šajos jautājumos. Viņi klausās vairāk, teiksim, tos cilvēkus, kur jūtās un par to ir atbildīgi. Tad tie cilvēki, teiksim, to, ko es pateicu, profilējās un politiski iemesli dēļ to dara, tad pārējie piekrīt. Un es saku, viss tā nodokļu maksāšana, gāzes drošība, normālas cenas, bija labi attīstības plāni. Labi, tagad Eiropa nolēma tās auto liberalizāciju. Mēs sakām, jā, labi, neko darīt, Eiropa pieņem tādu likumu, bet tad mūsējie dariet tā, kā to vajag, pareizā virzienā. Piemēram, Eiropā saka tā, liberalizējiet, bet ievērot iepriekš noslēgtos līgumus. Tas nozīmē Eiropa skaidri un vienkārši pasaka. Lūdzu, ievērojiet akcionāru līguma noteikumus. Mūsēji nedara to.
Pat labam lielākie Latvijas gāzes akcionāri ir Krievijas kompānija Gazprom ar 34% akcijām un Vācijas kompānija ar 28,97 akcijām. Bez šiem lielākajiem akcionāriem akcijas pieder vēl citiem mazākiem akcionāriem, kurus skaitā ir arī ITER Latvija. Pašlaik valda liela neziņa ar akcionāru tālāko rīcību, jo enerģētikas likuma grozījumi ir pretrunā ar kompānijas privatizācijas līgumiem un no tiem izrietošajām monopoltiesībām, kā arī radikāla attiecībā uz īpašumtiesību atsevināšanu. Līdz ar to nav izslēgta uzņēmuma vēršanās Satversmes tiesā vai Stokholmas arbitrāžā. Jā, nu redziet, valdības lēmums un parlamenta lēmums viennozīmīgi pazemina akciju vērtību. Akciju vērtība pazeminās ne tikai lielajiem Gazpromam un Rūrgāzei, tagad Eonam, un tagad vēl trešais nosaukums, bet arī tiem 6,000 Latvijas gāzes akcionāri, jo Latvijas gāze ir publiskā kompānija. Tātad visu šo cilvēku īpašumu vērtība pazeminās. Tā ka par to, protams, nav neviens priecīgs. Bet es domāju, ka viņi nogaidīs un paskatīsies, ja tas finanšu izteiksmē būs liels zaudējums Latvijas gāzē, tad, protams, viņi vērsīsies visādi veidi tiesās. Tas ir no vienas puses. No otras puses ir tā, ka, ja valdība pārkāp pašu savus pieņemtos likumus, tas ir līgums un ievada jaunas likumus, neprognozējams, tas jau ļoti slikts signāls priekš investoriem. Nu, kā var strādāt ar valsti, ar lielām firmām, ja tiek pārkāpti līgumi, likumi un tā tālāk. Pārtraucot tā saukto Latvijas gāzes monopolu, straujā tirgus atvēršana var radīt ilglaicīgus draudus dabas gāzes pieejai un drošībai Latvijā. ITER Latvija valdes priekšsēdētājs Juris Savicka kungs uzskata, ka neskatoties uz valdību, amatpersonu solījumiem, gāzes tirgus liberalizācija Latvijā paaugstinās gāzes cenas patērētājiem. Jo redziet, ko nozīmē monopols? Tas tā monopols, bet gāze tā regulēja. Gāzes cenu regulēja regulators. Tā ka tas arī viens no tādiem propagandas politiskajiem tēzēm, kad Latvijas gāzes monopols, un tad tā domā tiešām monopols, bet no kurienes tad gāzi vēl varēja piegādāt? Protams, kad mēs bijām piesaistīti Krievijas trubām pa taisno, tas bija ļoti liels iegums, tāpēc, ka starp mums nebija neviena tranzīta valsts, kura varēja noteikt kaut kādas tranzīta tādas lietas, kā mēs redzam Ukrainā, piemēram, ja? Ļoti slikts piemērs, kad, piemēram, Rietumu valsts saņem gāzi caur Ukrainu, un Ukraina, piemēram, paņem un samazina gāzes spiedienu, vai ne? Mums ar mūsu un Krieviju nav tādas valsts. Tas bija tas pozitīvs. Mums bija Inčukalns. Vārds sakot, viss bija sakārtots un tā. Un tagad es gribu pateikt to, ko varbūt es neesmu nevienam teicis. Lieta jau tāda, kad Adrians Dāvs un mēs vienmēr cīnījāmies par to, lai būtu mazāks dividends, ko gribēja vienmēr vācieši, lai vairāk naudas tiek investēts Latvijas gāzē. Un mēs to arī darījām. Tā tad mēs sakārtojam trubas, mēs uztaisījām analīzes, mēs Inčukalnā vien ieguldījām pār pa 100 miljoniem eiro. Un visu kaut ko izdarījām tā, lai gāzes kompānija, kas atzīta kā drošības ziņā 1/3 no visa Eiropas sistēmām. Ja? To mēs visu izdarījām. Tagad, protams, pārmet mums gan vācieši, gan krievi saka tās naudas, ko mēs te esam ielikuši. 100 miljonu eiro mēs būtu labāk šogad laikā izņemuši dividendēs. Un tad cīnāties, kā gribiet. Ja? Tā tas notiek. Dari labu, un tad tev par to vēl jāpiemaksā galā. Tas nav sevišķi taisnība. 1994. gadā valsts akciju sabiedrībai Latvijas gāze uzsāka privatizēšanas procesu. Kā rezultātā tas ir viens no visveiksmīgākajiem Latvijas vēsturē, jo tika piesaistītas dažādas ieinteresētās puses. Tika piesaistīts gāzes īpašnieks. No vienas puses, ja, tas nozīmē, ka Latvijai nekad nebija, tas arī palīdzēja, ka Latvijai nekad nebija problēmas ar gāzes apgādi. Tāpēc, ka Latvijas gāze viens no īpašniekiem ar 34% bija gāzes piegādātājs. Un no otras puses bija vācieši ar naudām, ar zināšanām, ar tehnoloģijām. Tā bija tas tāds veiksmīgs gadījums. 20 gadus esam nodzīvojuši, kad nebija nekādas problēmas ar gāzi, izņemot mīti par to, ka mēs maksājam dārgāk. Bet tas ir izskaidrojums. Dažreiz, kāpēc jāmaksā dārgāk, tas ir Inčukalna un drošība maksā kaut kādas naudas, ja to mēs aizmirstam piebilst. Tas tagad tā beidzies, sāksies jauna dzīve. Redzēsim, kā tas būs. Līdz šim brīdim, pateicoties Inčukalna pazemes gāzes krātuvei, Latvijas gāzes piegādes drošība ir bijusi viena no visaugstākajām Eiropā. Viedokļi, cik tad mēs esam droši, tad energoapgādes drošības visnozīmīgākais faktors gāzes infrastruktūras attīstībā regulēts ar regulu 994 no 2010. gada.
un šeit ir N1 infrastruktūras standarts, un mēs redzam, ka Latvija ir pirmajā pieciniekā Eiropas Savienībā pēc apgādes drošības. Tātad tas dabasgāzes apjoms, kas tiek glabāts Latvijas teritorijā Inčukalna pazemes krātuvē, mums nodrošina šo augsto standartu. Un jāsaka, ka Inčukalna nozīmīgums tieši apgādes drošībā ir nenovērtējams visam reģionam. Jo patiesībā mēs varam apmierināt pilnībā visas reģiona vajadzības pēc dabasgāzes, pīķu stundās. Un tas galvenokārt attiecās uz ziemas periodu. Ja šobrīd Latvijas gāzes licencē skaidri pateikts, ka Latvijas gāze ir atbildīgā par Latvijas enerģētisko drošību gāzes apgādes jomā, tad šobrīd pēc tirgus atvēršanas šāda pienākuma nav nevienam. Un tāpēc arī es domāju, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai būtu jāpadomā nākotnē, kā pasargāt, īpaši ņemot vērā, ka Latvijas gāze tiks sadalīta un ka jau no 3. aprīļa sāks darboties jauna kompānija, kura pārvaldīs transporta un glabāšanas infrastruktūru. Tur stipri būs jāpadomā, kādā veidā šī kompānija vispār spēs funkcionēt un cik dārga mums maksās šīs infrastruktūras uzturēšana priekš Latvijas patērētājiem. Pašreiz Lietuvā ir atvērts gāzes tirgus, tomēr dažādu subsīdiju un tirgus deformācijas rezultātā Lietuvas tirgus 2015. gadā bija pilnībā slēgts trešajām pusēm. Latvijas dabas gāzes tirgus kaut arī nav liberalizēts, tam tomēr ir nodrošināta trešo pušu pieeja. Tajā pašā laikā jāsaka, ka mūsu patērētāji daļēji maksā šobrīd par Lietuvas dabas gāzes importu uz eksportu uz Igauniju. Es jau minēju par to, ka šobrīd apējot šīm plūsmām mūsu Inčukalna pazemes krātuvi, patiesībā mēs esam tie, kas sedz šos papildus izdevumus, kas Inčukalnā veidojās no tā, ka Inčukalna jaudas netiek pilnībā izmantotas. Un tajā brīdī, kad mēs nonāksim situācijā, ka Krievija arī glabās mazāk gāzi Inčukalna pazemes krātuvē, šīs izmaksas var kļūt par milzīgu slogu priekš Latvijas patērētājiem. Jau 14. gadā tie bija tikai 40 miljoni, un Latvijas gāzes tam nepievērs īpašu uzmanību, tad 15. gadā gandrīz sasniedzot jau 100 miljonu apjomu. Jāsaka, ka šī situācija patiesībā nozīmē, ka Latvijas gāze subsidē Lietuvas gāzes eksportu uz Igauniju. Mūsu patērētāji maksā par mūsu pilnu infrastruktūru, bet Lietuvas eksportētāji, kas pārdod, es gribētu teikt, nesaprotamas izcelsmes produktu ar dažādām subsīdijām un tā tālāk, patiesībā ir ļoti liela ieguvēja šī situācijā. Es gribētu teikt, nesoties to, ka Lietuvā ir notikusi teorētiska likumdošanas ieviešana, lai liberalizētu gāzes tirgu, tad es gribētu teikt, ka gāzes tirgus ir vēl vairāk deformēts nekā tas bija pirms liberalizācijas. Jeb, kā gribētu teikt, tiek maksātas kompensācijas, ko vēsturiski Lietuva ieguva no Gazproma, un tādā veidā šis tirgus ir principā pilnībā slēgts priekš trešām personām. No tā ir tikai viens secinājums. Šī tirgu ielausties Latvijas gāze kā dabas gāzes tirgotājs vienkārši nevar, jo šīs subsīdijas mēs vienkārši nevaram apiet. Un es gribētu teikt, ka liberālā tirgu izmantot šāda veida subsīdijas, manuprāt, ir diezgan divkosīgi. Un pēc tam runāt par to, ka ir progresīvākais gāzes tirgus reģionā. Latvijas gāze turpinās strādāt tikpat produktīvi kā līdz šim un meklēs iespējamos variantus, kā kopīgiem spēkiem atrast ilgspējīgāko un drošāko lēmumu Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanai. Protams, jārunā ar ekonomikas ministriju, kad galvenais ir tas, jo likums jau pieņemts Saeimā, lai tomēr kaut kādā veidā tos termiņus varbūt izmainīt, pārdošanas termiņus, lai galīgi. Laiks spiež mūs rīkoties ātri, mēs esam, kā saka, uz karstas takas. Atcīmredzot laiku mums daudz nebūs iespēja izmantot, un lielā mērā šeit ir ļoti svarīgi, lai sadarbības starp valsts pārvaldes institūcijām, šeit es domāju ekonomikas ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un pašiem enerģētikas tirgus dalībniekiem būtu ļoti konstruktīva, un ja viņi būs konstruktīva un balstīta uz savstarpēju sapratni un sadarbību, es domāju, mēs ar šiem uzdevumiem varētu tikt galā daudz īsākā periodā,
nekā ja šīs sapratnes nebūs. Faktiski Latvijas un reģionu uzņēmēji ieiet jaunā enerģijas ērā, un mēs ceram, ka mūsu jaunā valdība rūpēsies par visas Latvijas cilvēku labklājību un valsts ilglaicīgu attīstību.